Esam pie upes. Marts, agrs pavasaris. Forģu sezona jau ir atklāta, bet esmu atbraucis kopā ar skaisto operatoru kundzi un mēģināsim uzfilmēt. Šī epizode gan būs ne par inventāru gluži un varbūt ne gluži par pašām zīvi. Man no tās puses atbildēs Svens uz dažādiem jautājumiem, bet ne jau par zandartiem. Runāsim par to, kā makšķerēšana ietekmē mūsu veselību. Svens ir ne tikai zandaru speciālists, bet arī ārsts. Līdz ar to tagad runā Svens. Prioritārā ziņā laikam es teikšu, ka es esmu ar gredzens pirkstā vīrs, tēvs skaistai, ļoti foršai meitai. Tad, kad nāk profesija, tas esmu traumatologs ortopēds, un tad tikai makšķernieks, kas ir mans hobijs. Tātad ar ārsta pienākumiem es jau, varētu teikt, darbojos 23 līdz 25 gadu. Es precizitātēs nepateikšu, bet virs 20 gadu. No makšķerēju no 10-12 gadu vecuma. Tātad mans viedoklis par makšķerēšanas ietekmi uz veselību. No ārsta viedokļa, nevis kā no makšķernieka viedokļa. Tātad, atrodoties savu svaigā gaisā, tas ir viennozīmīgi pozitīvi, jo, kā mēs zinām, tiek uzņemts D vitamīns no saules gaismas, kā arī no apmakušā dienā arī cilvēks uzņem D vitamīnu, un D vitamīns ir ļoti svarīgs organismam. Ja mēs jau skatāmies dziļāk, kalcija un fosfātu vielmaiņā, kas tālāk, kalcija fosfātu vielmaiņa ļoti svarīga kaulu un zobu attīstībai, kā arī imunsistēmas attīstībai, tas no veselības viedokļa. Protams, pastaigas tiem cilvēkiem, kas staigā, nevis brauc laivā, bet staigā gar upēm, tad ķerot foreles, ķerot lašus. Vidēji stundā nodzina 200 kalorijas, kas arī ir ļoti, ļoti veselīgi. Kalorijas stundā, jā? Cik paras stundas ir pie Forģu upes? Nu tāda ātra sesija, laikam, ir 3, 4. Tāda normāla, tās ir 6, 7, 8. Ilga, 10. Nu tad rēķiniet, cik kalorijas tiek nodedzināts. Par kalorijām ir skaidrs, bet kā traumām, cik liels risks tās ir dabūt. Jo bēbri, alas uztaisa, nevienu reizi es tur ieknis. Protams, arī no traumatisma viedokļa makšķerēšana nebūs traumatiskākais hobijs vai, kā var teikt, sporta veids. Ir ļoti daudz tāpat nāk makšķernieki, kas ir pamežģījuši savus pēdas, salauzuši kājas, krītot, iekrītot, nezinu, bebralā, staigājot grupas malu, paslīdot uz slipa, slipojot laivu. Protams, tas ir iespējams, bet tas noteikti būs mazāk traumatisks par kādu tādu hobiju kā snowboards, kā ziemas sporta veidi, ja to liek tā kā uz vieniem svaru kausiem. Protams, viņš ir mazāk traumatisks. Nu tā, biju iemetis daros māneklīti un auklu bija bojāta un atceramies vajag pārsieties, savādāk tā lielā zivs var aiziet projām. Bet tad nākamais jautājums. Cik ļoti darbs ietekmē makšķerēšanu, cik ļoti makšķerēšana ietekmē darbu? Tad jārunā, kā makšķerēšana ietekmē manu darbu. Es tā vilktu paralēls ar to, ka makšķerēšana pirmām kārtām ļoti lielu iespēju atstāja uz garīgo veselību, uz emocionālu stabilitāti, jo tas ir tomēr tā kā meditācija. Daudz saka, ka viņi iet uz baznīcu, viņi iet pie psihoterapeita. Man kādreiz Edgars Vērpa vienā intervijā teica, ka makšķerēšana tā kā baznīca ir. Tu vienkārši aizbrauc, iedomājies rītu no rīta, tu 4 no rīta iekāp laivā, vai tā būs aerolaiva, vai tā būs ātra motorlaiva. Noenkurojies, tu dzirdi putnu dziesmas, dzirdi kā daba mostās, tā ir reāla meditācija. Jūt, ka tev puls palielinās, pilnīgs miers. Tas viennozīmīgi atstāja tādu ļoti pozitīvu iespēju uz veselību. Pacietība. Tu ļoti norūc savu pacietību makšķerējot. Tad tu zini, kā staigājot gar upi vai sēžot ezerā, tu gaidi to savu vienīgo, varbūt copa dienu. Tā pacietība ļoti, manā darbā ļoti vajadzīga. Ai tā vienīgā zivs norojās? Kā tad ir? Tieši tā, pacietība un tev jāmāk savākt rokās. Ja? Tu nevari pēc tam, protams, laust makšķeres uz, es kā traumatologs strādāt, man kaut kas operācijā, ne tā kā gribās sanāk.
tad sanāk, ka nomet skalpam un aiziet projām. Tu iemācies sev savākt, saturēt rokās. Protams, tā gadās, ka tu nevis, kad nomet skalpam, bet, ka tev aizmūg zivs. Kā to vecumu, tādu cienījumu jau 50, 60, 70 gadi, cik svarīgi ir turpināt kustēties? 50 gadi jau nebūs tas vēl cienījamais vecums. Es domāju, tas ir 65 uz augšu. Tas jau būs tāds cienījamāks. Man toņas būs 50. Tā kā es vēl jūtos diezgan sprigans un diezgan tālu varu aiziet. Ja, un pār to pašu sniegu var staigāt, pa dziļu sniegu var brist un beigās tā aizdusma nav. Ja. Bet, protams, kustēšanās viennozīmīgi, kā es jau teicu, ap 200 kalorijas stundā kustoties cilvēks sadedzina. Tas viss fiziskās aktivitātes, sirds asinsvads slimībām ļoti insulta riski samazinās. Tur ļoti daudz ir pozitīva. Principā, makšķerēšanas godīgi sakot neko negatīvu. No medicīnas viedokļa neredz. Man tikko bija skaists forulīts tāda 25-30 cm vairākas reizes nāca pakaļ mānekļiem, kad 5-6 reizes mēģināja viņu paņemt, uzāķēties. Bet kaut kā katru reizi garām. Mēģināsim uzlikt rotiņu un piemānīt to vienu skaisto forulīti. Bet tiešām viņi nāca vairākas reizes, tā nāca, mēģināja paņemt mānekli, tā diezgan ātri, tā diezgan dusmīgi. Lūdzu, bet garām, un katru reizi garām. Par cienījumu vecumu es atvainojos. Vainīgs, labi, 65. Tiekamies pēc 15 gadiem. Bet par senioriem ir skaidrs. Kā ar jauniešiem? Cik ļoti svarīgi viņiem ir būt pie ūdens? Par bērniem ir tā, ka man meita ir uzaugusi, praktiski uzaugusi, nevis, nav dzimusi laivā, bet ir uzaugusi laivā. Ja? Viņa man ir braukājis līdzi jau no 2,5 gadu vecuma. Viņa ir gulējusi svaigā gaisā, zem tēnta laivā, gulējis diendus. Viņa pazīst eholotas zivis. Viņa zina kādu mānekli, kurai zivī padot. Viņa zina, kā, principā, jau viņa var siet mezglus, viņa piņķerējās ar auklām. Viņai norūd savu pacietību. Gadžeti laivā tiek atņemti. Ja? Tagad, protams, viņai 7 gadi, viņa jau sāk kaut ko par tiem gadžetiem saprast. Ja? Bet gadžeti laivā nav. Laivā ir tikai miers, pacietība un ļoti psiholoģiski bērnam arī ļoti labi nodarbi. Tur ir laba vieta. Mēs šodien jau redzējām 2 zivis. Mēs redzējām, es nezinu, vai jūs redzējām, bet mēs redzējām. Tur ir laba vieta, 2 labas vietas. Mēģināsim dabūt to zivtiņus. Ir. Bija. Kādā straumē viņa. Aha. Skaista forulīte. Izskās pēc papiņas muka. Dienas pirmā forulīte. Cik man ir kādas 2 stundas esmu te, vai ne? Jā. Saki jā. Nē. Izskās pēc foruļu papiņa. Nomērīsim. Atlaidīsim. Un iesim tālāk. Ar pusi. Tāds skaists forulītis. Te bija skaists līkumiņš, viena pusīte, otra pusīte un tāda bedrīte. Un izēja no bedrītes. Aiziet atkal strauši, liels kritums, tur arī ir kritums. Un tāds padziļinājums, viss. Perfekti. Nekā labāka par šādu nav. Vienkārši. Viss ideāli. Saknes, kociņi. Perfekta vieta, kur meklēt zivi. Esam atnākuši pie nākamās tādas ļoti izteiksmīgās vietiņas. Bet jautājums ir, kā piesaistīt cilvēkus makšķerēt? Ir īpaši tos, kur nekad nav to darījuši. Tas ir labs jautājums. Bija kādreiz pētījums, kad īstenībā par to kustēšanos bija kaut 8 miljoni cilvēku dzīvo kilometru attālumā no makšķerēšanas vietas. Tā, ja tu paņem pasauli, tā nav kaut pilsēta, bet tas ir kaut kāds pie upēm, pie ezeriem. 8 miljoni varētu palikt kustīgāki. Doma ir tāda, ja? Kā to aktivizēt, protams, popularizēt visi tie paši sociālie tīkli, popularizēt makšķerēšanu, tās visādas sacensības, kas tiek rīkotas gan bērniem, gan pieaugušajiem.
cilvēki sāk interesēties, arī sāk skatīties tie, kas nemakšķerē. Lēnāk garā tas viss attīstās tā kustība. Ir. Maziņš foreļu bērniņš. Tā. Tadā! Maziņš foreļu bērniņš. Ļoti foršā vietiņā. Es domāju, ka mēs tur varētu vēl vienu zivtiņu izvilkt. Noiešu nedaudz zemāk. Skatāmies, kur mēs kātu liekam, lai nav smiltīs, polīte. Atkal ņemam ārā naimrītes. Kā vējš pūš. To pasākumu. Labā. Ir smuki. Kā aizpeld smuki. Skaisti. Forelīti skaisti aizpeldēja. Mēs viņu atbrīvojām. Vien žuburāķīši. Kolosā. Bet jautājums kā cilvēkiem, vai makšķerēšanu varētu piesaistīt kā tādu ārstēšanos, kā rehabilitāciju? Es pateikšu par tiem nelēmas gadījumiem, par to muskuļu tonusu. Iespējams, pie kāda muguras traumām, kad cilvēkam vajadzētu to dziļo muskultūru nostiprināt, varbūt stāvēšana laivā, laiva bišķiņ tā kā viļņojās. Viss tas, protams, strādā. Bet vairāk makšķerēšana ir bijuši pētījumi, es nemaldos Amerikā, kad makšķerēšana tiek izmantot arī kā terapija, kas novērš stresu, jo bija kā 40%, ka cilvēki, kas ir stresā, viņi naktīs neguļ, viņi ir bezmiegs. Un viņi izmantoja tieši makšķerēšanu, kā vienkārši samazina, no medicīnas viedokļa samazinās kortizola līmenis, kas ir stresa hormons. Vienkārši tas stress pazūd. Nevajag dzert nekāds zāles un ļoti, ļoti efektīva metode. Tas ir par psiholoģisko. Varbūt kāds psihiatrs, psihologs varēs man oponēt, bet tāds pētījums ir lasīts un ir bijis. Ir. Maziņš skaistumiņš. Bet labi, terešā forelīta krastā redzētas kopā 6. Tas jau ir forši. Pavasaris, agrs, marts. Lieliski. Bet mēs bieži vien strādājam darbā pie datora, mājās, telefons, televizors, un jau vēl laivā iekāpjam un sēžam skatāmies par Noptiksā. Kā tad ar tām acīm? Jā, tā televizora ir sāpīga. Es pateikšu, ka televizori cilvēki skatīsies, kas nemakšķē tie jaunās eholots, kas ir reālāka eholots, ka tu redzi, kas ap to laivu notiekās, un principā tas ekrāna spilgtums. To sāk jāskatās, ka tu padot manu, tu jāskatās ar ekrānu. Tā kā tu skatītos gadžetā, vai tā, kad skatītos televizoru. Daudz ir sūdzējušies, ka viņam sāp galva pēc tādas makšķerēšanas, ka viņam redzi paliek sliktāk. No ārsta viedokļa, es neesmu, protams, ne oftalmologs nekas, bet acu muskultūra tiek baigi nostiprināt. Nevis nostiprināts, bet noslogot. Visu laiku koncentrēt, skatītos, tev ir viens attēlums, kurā tu koncentrē redzi visu laiku. Periodiski vajag vienkārši atraut tās acis no tā ekrāna. Nevajag skatīties tā ekrānā. Paskaties kaut kur tālumā. To acis muskulis reiz adaptējās, citu slodziņam paliek, ja? Uzreiz acis atpūšās. Fokusē vienkārši redz uz citu punktu. Paskaties, ko dara, nezinu, blakus laivā. Cik liela zivņi ieceļ. Ja? Vai tur nav zemērs kāds vai kaut kas tāds. Ja? Bet vienkārši atslēdzies bišķi no tās skatīšanās ekrānā. Visas prāndas, izteik muguru, izdapļo plecus. Ja tā poza tomēr tad piespiedu poza, kā tu visu dari. Ja? Tad es redzēju noteikti sacensībās, kā mēs ar Imantu sēžam visu dienu. Paldies Dievam, mēs tad mazāk ar tiem ekrāniem ķerām. Bebri un foreles. Tās ir divas lietas, kas nav šķiramas. Man patīk foreles ķert dēļ upes, dēļ tā kā viņi tek, dēļ akmentiņiem, dēļ straumītes, ne dēļ bebriem. Bet ir daudz dažādi makšķerēšanas veidi. Katram patīk kaut kas vairāk, mazāk. Tad, cik es saprotu, laiva, Panoptiks, klasika. Noteikti copi no laivas. Ja tagad man prasītu šodien, pirms gada tu man prasītu noteikti teikt panocopi. Noteikti tas būtu pavisam 4, 2, 4, kā var teikt, par panocopi. Tagad reāli tā, ka tā panocopi ir jau, tu vairs nevar nekur beigt progresēt. Nav kur progresēt. Pats saprot, kāds notiekās. Tagad ir klasiskā copi.
pēdējos posmos mēs ķērām klasikā, tas, kas bija Alūksnē čempionātā. Mēs tiešām, kā var teikt, tā kaifojam un ļoti forši ķēram to pašu aseru, piezajā līdaks. Es teiktu, ka tagad klasikā vēl. Un kas arī dot, vairs nav tās pozitīvās foršās emocijas, kad noķer lielu zīvi ar to panalu. Man nav vairāk. Es nezinu, kā citiem varbūt ir, bet man nav vairāk. Es labāk priecājos par 98 cm līdaku klasikā noķert. Tas man dotu forši tādu, vairāk tādu prieku, emocionāli arī. Tā kā makšķerēšana diezgan foršs un veselīgs hobijs. Un tā kā, ja man prasītu, vai izvēlēties kā hobiju makšķerēšanas, viennozīmīgi teiktu jā. Protams, daudziem asociējās makšķerēšana, ja tur, nezinu, kā saka, dzeršana, gumijas zābakos. Protams, tā arī var atpūsties. Bet, tas nav tas veselīgākais, jā. Protams, arī lietojot alkoholu arī var noņemt stresu. Bet, atkal tur citi daudz mīnusi, kāpēc tā nevajag darīt. Līdz ar to tā makšķerēšana prieks, ka viņa palika populārāka. Gan bērnu, gan, sapcīt, jāpiemina Aleks Kristis Pelmans, Aleks Crazy Fisherman taisa bērniem sacensības. Paskaties, cik tur bērni apmeklē to visu. Viņam tiek izdalīts makšķeres, viņi makšķerē, viņi tur mēr tās zivis un var redzēt, kā viņam acīs ir prieks, un tajā brīdī viņi nelieto ne gadžetus, viņam ir pilnīgā tādā relaksā viss notiekās. Tā kā viņam var pateikt lielu paldies par to. Tāpat arī mēs popularizējam tās sacensības un pieaugušie pieslēdzās vien vairāk jaunas ekipāžas, un viss iet pareizā virzienā. Paldies Svenam, mūsu aizkadra personāžam. Šodien beidzam. Esam noķēruši 3 foreles, vēl 4 redzējām. Forši pastaigājāmies 3-4 stundiņas. Pietiek. Ja labi pavadīs laiks, var doties uz mājām. Paldies jums, paldies Svenam un tiekamies jau Copas Lietu epizodēs.